Atpakaļ sūcošā enerģija ir labiņo cilvēku sērga. Uz sliktajiem zēniem un uz sliktajām meitenēm tā nedarbojas. Nodefinēsim atpakaļ sūcošo enerģiju. Pirmām kārtām tā ir emocionāla enerģija. Ja mēs raidam emocijas saviem vecākiem, ja mēs raidam rūpes saviem vecākiem, ja mēs rūpējamies par vecāku emocionālo komfortu, lai viņiem nav tik vientulīgi, lai viņiem nav tik skumji, mēs atņemam enerģiju sev un sūcam to no saviem bērniņiem un raidam to saviem vecīšiem un raidam to uz Latvijas kapiņiem. Tu to gribi? Pagājušo reizi es tev, vīrieti, solīju īpašo eļļas maisījumu. Vai tu zini, kas ir veiksmīga vīrieša pazīme? Laimīga un apmierināta partnere vai partneris tev blakus. Paskatīsimies, ko māte daba var līdzēt šajā burvīgajā valdzinājuma spēlē. Tātad eļļas maisījums, kuru tu pagatavosi, ir šāds. Tev ir jāņem 2 ēdamkarotes bāzes eļļa, sezama vai mandeļa. Tev ir jāņem 1 piliens muskus eļļa, 2 pilieni pačolīs eļļa, 1 piliens kanēļa eļļa un 1 piliens krustnegliņas eļļa. To visu tu vari sajaukt kopā, bet tev ir jābūt gatavam uz pilnīgi visu, jo rezultāti var būt pārsteidzoši. Šī eļļa iedarbojās ļoti spēcīgi psihoerotiski un palielina potenci. Lai tev izdodas! Mikronēzijā atkal burvīgs notikums. Ir izveidots pirmais pasaulē nopietnais haizivju patvērums. 2 miljonus kvadrātjūdžu liels, par to vienojās Ziemeļmarianas, Guamas, Palau, Mikronēzijas un Maršalu salu ļaudis. Kādēļ haizivs patvērums? Haizivis aug lēnām, vēlu uzsākt dzimumdzīvi un dzemdē mazuļu. Pazīstam, vai ne? Kaut arī neglābjami optimisti mums sola gaismu tuneļa galā, laika zīmju vērojumi liecina, ka saule ar katru dienu arvien vairāk atkāpjas uz dienvidu pusi sildīt citu kontinentu iedzīvotājus un, protams, arī iedzīvotājus. Ko darīt mums, palicējiem? Veidosim gaismas uzkrājumus. Biežāk skatīsimies saulē, gozēsimies gaismā, tiksimies ar gaišiem cilvēkiem, tādējādi papildinot savas gaismas rezerves. Tomēr atcerēsimies arī par miegu, un pirms miega pusotru stundu atturēsimies no spīdīgu, mirdzošu priekšmetu uzlūkošanas. Izslēgsim monitorus, izslēgsim televizorus un dosimies krēslas zonā. Tas mums dāvās dziļu, patīkamu miegu un izdošanos nākamajā dienā. Lai jums veicas! Pagājušās nedēļas prognoze piepildījās pilnībā. Turklāt neviens no jums neatrada papardes ziedu. Žēl. Šīs nedēļas prognoze nebūs labāka.
Bet nebūs arī sliktāk. Galvenā iezīme šonedēļ emocionālā nestabilitāte. Tas nozīmē, ka jūsu augšas un apakšas strīdēsies. Galva gribēs vienu, ķermenis pilnīgi kaut ko citu. Un galvenais nav ne mazāko cerību, ka jums izdosies vajadzīgo harmoniju augšu un apakšu starpā sasniegt. Bet neuztraucieties, dodieties ceļojumos, veidiniet galvu, ejiet pastaigās, dodieties īsākos vai garākos izbraucienos, bet neņemiet līdzi visādas dzērājas. Pietiks vienreiz dzert. Vismaz šonedēļ uzturiet pauzi. Es saprotu, aprēķināties vajag, bet ne jau regulāri. Bet visādi citādi jūs nedēļa būs burvīga. Un galvenais kļūs siltāk. To mēs jums apsolam, būs tā.